Čau, mani mīļie! Es vēl neesmu ar jums īsti sākus runāt, bet es jau jūtu, ka es kļūstu emocionāla. Mēs kādu laiciņu neesam ar jums runājušies, bet es šodien nāku pie jums ar ļoti īpašu video, ar ļoti īpašiem un lieliem jaunumiem, un vēl joprojām liekas dīvaini teikt to skaļi un arī dalīties beidzot ar šiem jaunumiem arī ar jums, bet mēs esam otrā bērniņa gaidībās, mēs esam ļoti priecīgi un satraukti, un ja jūs man sekojat Instagramā, jūs šos jaunumus jau zinat kādu laiku, un jā, es gribēju pateikt milzīgi paldies visiem tiem, kuri atrada laiku un uzrakstīja jaukas ziņas un vēstules, un jā, tas tiešām bija fantastiski. Bet teikšu, ka ir pēdējos pāris mēnešus ir bijis diezgan grūti ar jums komunicēt, it sevišķi vlogmasa laikā, jo man visu laiku bija sajūta, ka es nevaru dalīties pilnībā ka es nevaru godīgi un atklāti dalīties ar savām sajūtām par to, kā es jūtos, un es ļoti priecājos, ka es beidzot to varu darīt. Tāpēc šodien es nāku pie jums ar ļoti, kā jau minēju, īpašu video brīdi, kur es uzzinu, ka es esmu stāvoklī. Kā jūs redzēsiet, es biju ļoti pārsteigta. Man bija sajūta, bet es līdz galam... Man bija to ir ļoti dīvaini aprakstīt, bet man bija sajūta, bet tajā pašā laikā man vispār nebija sajūta, ka es esmu stāvoklī. Jā, jūs redzēsiet manu reakciju. Un jā, vēl tikai viena lieta, ko es gribētu minēt, pirms mēs sākam skatīties brīdi, kad es uzzinu, ka es esmu stāvoklī. Es zinu, ka daudzām sievietēm grūtniecība ir ļoti, ļoti sensitīva tēma, un es nekādā veidā negribu ar šo video izraisīt kādā negatīvas emocijas. Tāpēc jā, es pilnīgi sapratīšu, ja tu negribēsi kaut kāda iemesla dēļ skatīties šos ar grūtniecību saistītos video, un gribu pateikt, ka es sūtu savas labās un pozitīvās domas tieši tev. Bet jā, tas ir tas, ko es noteikti gribēju minēt, jo zinu, ka grūtniecība ir ļoti sensitīva tēma un par to netiek pietiekami runāts. Bet jā, es domāju, ka es esmu visu pateikusi, un mēs varam atgriezties pāris mēnešus atpakaļ. Šodien ir 7. novembris, un man mēnešreiz kavējās par 2 nedēļām. Man it kā nav nekādu simptomu, bet uztaisīsim grūtniecības testu. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs!
jūs nepadomājat, ka es bēdājos, es priecājos, es vienkārši esmu šokā. Es zināju, ka tas varētu notikt tuvākajā laikā, bet negaidīju, ka tas notiks tik ātri. Tās ir skaidrākās 2 svītras, ko es esmu redzējusi. Ak, mans Dievs, es esmu šokā. Lai gan es cerēju, ka es esmu stāvoklī, man nebija sajūta, ka es esmu stāvoklī. Ak, mans Dievs! Man trīc rokas. Ak, mans Dievs! Ak, Dievs, kā lai es... Ak, Dievs, es domāju, ka es nezinu, vai es spēšu izturēt tik ilgi, bet man vīram ir piekdiena vārda diena, gan vīram, gan Markusam. Es domāju, ka es varētu viņam pasniegt dāvanu, pirmo dāvanu, un tad arī šo dāvanu. Ak, mans Dievs, esmu stāvokli. Ir tik dīvaini to teikt skaļi. Es pēc darba iebraucu aptiekā nopirkt vēl grūtniecības testus, lai pārliecinātos par to, ka es tiešām esmu stāvoklī. Es pilnīgi viennozīmīgi un galīgi esmu stāvoklī. Es vienkārši... Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti grūti šodien ir fokusēties uz jebko. Es darbā praktiski neko neizdarīju. Es arī priekš sociāliem tīkliem neko neesmu izdarījusi, jo es lidinos reālā eiforijā un vispār nespēju noticēt. Un jā, es zinu, ka es jums teicu, ka es gribētu pateikt vīram piekdienu no rīta, kad viņam ir vārdiena, bet kuru mēs mēģinām apmainīt tādas lietas, nevar neteikt 3 dienas. Un jā, tāda sajūta, ka visums pats visu salika savās vietās, jo sēžot ofisā es biju pārdomājusi miljonus variantus, kā es varētu pateikt vīram šodien vakarā, pasniedzot tādu kā dāvaniņu. Es to esmu īstenībā 100 reizes iedomājusies, kā es to varētu izdarīt, bet ap pulkstens gandrīz 2 viņš man pateica, ka mums ir jāizbrauc līdz mūsu zemes gabalam, jo mums ir pabeigta mērīšana, un viņš grib aizbraukt paskatīties. Un viņš paprasīja, vai es negribu braukt ar viņu, un es pateicu, protams, ka es gribu, lai gan man ļoti gribējās šo momentu nofiksēt un nofilmēt. Tas man neizdevās, jo stāvot mūsu zemes gabalā, un skatoties uz mūsu zemes gabalu, es neizturēju, un es viņam pateicu. Diemžēl šo brīdi man neizdevās uzfilmēt uz kameras, bet jā. Es vēl joprojām nespēju noticēt. Protams, tie ir ļoti svaigi jaunumi, bet jā. Ja es jums šķitu pēdējā laikā mazliet dīvaina vai mazliet noslēgtāka, vai vispār jūs pamanījāt kādu atšķirību un jums likās, ka kaut kas nav tā kā parasti, tas ir tāpēc. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies jau pavisam tuvā nākotnē. Tā!
是